Šeit, Kembridžā, vienā no vecākajām Anglijas augstskolām, idejas izglītības reformai smēlās arī mūsu izglītības ministrs Roberts Ķīls. Šobrīd šeit studē 13 latvieši, un turpmāk viņiem un visiem citiem Lielbritānijā studējošajiem būs sava studentu apvienība. Vienā no pasaules zināšanu centriem pirms vairāk nekā 800 gadiem dibinātajā Kembridžā mājo ne tikai Darvina, Ņūtona un Bēbridža atklājumi. Kembridža, kuras vārds pasaulē kļuvis vēl slavenāks, pateicoties hercogienei Keitai Midltonai, kopā ar savu sparīgāko sāncenci Oksfordu regulāri iekļūst pasaules labāko augstskolu sarakstos. Latvietis Rihards Kols gan absolvējis Vestminsteras universitāti, taču tagad uzņēmies rūpes par visiem latviešu studentiem Lielbritānijā. Riharda savāktie dati apliecina, tādu nav maz. No 2009. gada līdz 2012. gadam Lielbritānijā varētu studēt aptuveni 4000 latviešu. Un, ja tā konkrētāk skaitli, tad 2011. gadā Lielbritānijā uzsāk 1830 latviešu. Kas man likās ļoti liels skaitlis, kaut kā tādā salīdzinājumā, ka tā ir vesela universitāte Latvijā. Kā pieņemsim RTU, tajā pat gadā tikpat daudz studentus uzņēma. No 1830 studentiem apaiši 100 studēja Lielbritānijas top 10 universitātēs. Un no šīm top 10 universitātēm 3 universitātes ir pasaules top 10. Tā ir Kembridžas universitāte, Oksfordas universitāte un Imperialistiskā universitāte. Kopš 2009. gada latviešu studentu skaits Lielbritānijā četrkāršojies. Visvairāk jauniešu mācās biznesa un vadības, dizaina un mākslu, sociālo zinātņu un IT bakalaura studiju programmās. Tas nozīmē, ka viņi te uzturēsies 3, 4 un vairāk gadus. Lai Latvijas studenti tā vienkārši nepazustu universitāšu bezgalīgajos gaiteņos, izveidota Latvijas studentu asociācija Lielbritānijā. Asociācijas mērķis, galvenais mērķis ir apvienot Latvijas studentus Lielbritānijā, stiprinot viņu identitāti, latvisko identitāti, saglabājot viņu. Un nākamais tāds mērķis, ko asociācija vēlas sasniegt, ir šo te Latvijas studentu atgriešanos Latvijā. Bez ierastajiem asociāciju piedāvātajiem labumiem, komunikācijas un palīdzības galvenais darbarīgs būs apjomīga datu bāze, kas glabās informāciju par studentu izvēlētajām mācību programmām, interesēm un darba pieredzi. Dati būs pieejami Latvijas uzņēmējiem, meklējot pārstāvus darbam Lielbritānijā vai paplašinot darbinieku rindas ar izglītotiem un pieredzējošiem jauniešiem tepat Latvijā. Es gribu cerēt, ka lielākā daļa, kas arī šeit studē, kad viņi nav atmetuši, var teikt, cerību atgriezties Latvijā, kad viņiem ir šī iekšējā vēlme braukt uz Latviju, dzīvot, strādāt un var teikt, darboties Latvijas attīstības labā. Latvijas studentu skaits Lielbritānijā visticamāk strauji pieaugs arī nākamajos gados. Un ne tikai tāpēc, ka daudz vairāk jauniešu saņemsies pamest mājas, lai izbaudītu 800 gadus vecās izglītības sistēmas priekšrocības, bet arī tāpēc, ka pašu mājās šajā jomā valda pamatīga nekārtība. Latvijas augstākās izglītības sistēma nav konkurētspējīga ne tikai starptautiskajā darba tirgū, bet arī starptautiskajā akadēmiskajā vidē. Un, tas varbūt ir par iemeslu daudziem latviešiem pamest Latviju tīri lūkojoties pēc augstākās izglītības ārvalstīs. Rihards pozitīvi vērtē uzsāktās reformas izglītībā, taču uzsver, ka nospraustajiem mērķiem pagaidām neredz reālu pamatojumu. Diezin vai pēc pārdesmit gadiem tepat Latvijā varēsim studēt augstskolā, kas būs pasaules labāko top 100. Ja kopš neatkarības atgūšanas neviena no Latvijas augstākajām mācību iestādēm pat top 1000 nav bijusi tūmā.